sēdēt. Šodien es nolēmu beidzot apgūt savu aparātu. Tā, nu, smalkāk. Apskatīju daudz visādus video un tā saucamos ieteikumus un sapratu, ka pats aparāts ir jāsaprot vienkārši, lai tiešām varētu zināt, cik daudz, kādu biezumu un ar kādu ātrumu ir jāmetina. Aparāts diezgan liels salīdzinoši, tas nav invertori, tas ir transformatoru tipa. Vārdstroji, es nepateikšu nevienam, kas par ražotāju. Kā redzams, ratus jau paspējis kaut kāds uztaisīt, man viņus vajag pilnveidot ar visu roku tur. Bet tātad 1950C, Profmig, 230, 400, 6 pozīcijas atkarībā no tā saucamās stieples biezuma un plūstoši regulējās stieples padeves ātrums. Eiro standarts štekers. Mīnus vienīgais ir tas, kad ir jāliek lielā spola. Un kā lielā spola, tas ir 5 kg, ne vairāk, ne mazāk. Var gan, tas ir izmantojams gan ar gāzi, gan ar tā saucamo pašaizsardzības pulverstiepli. Lādējās no augšas. Tā kā šodien es domāju eksperimentēt, atrast dažādu biezumu metālu. Man ir divu veidu stieples, 8 un 6 mm, nevis mm, bet 0,6, 0,8 mm. Faktiski, jā. Un ja būs izdevība, teiksim, arī turpināt metināt ratus. Nu, sākam ar visu materiālu tīrīšanu. Jādabū visu rūsu nost, šī gadījumā pat krāsa, visas izlīdzinātās vietas, kas ir špaktelētas, visu cinku, jo materiāls auto ir cinkots. Šeit mēģināju izmērīt minūtē, cik daudz stieples, bet sapratu, ka tas prasītu vairāk laika nekā gribētos, atliku uz vēlāku. Uz kā citu reizi. 0,7. Izāk sakot 0,7. Tad ir šāds te leņķīts ar plānāku, tas ir droši kad 0. Tā, 2,4 mm. Tāds nopietns, kas ir 4,7, izāk sakot 5 mm. Sākam, protams, ar plānāko materiālu. Auto spārns, kas ir bijis, var redzēt, jau ir tika eksperimentēts, šis tās dedzināts. Gropu ievilku diezgan platu, kas bija lielākā kļūda. Nu, cik disks vienkārši iegrieza, to es arī atstāju. Malas, protams, notīrīju, bet tieši tāpatās strādāja respiratorā, jo krāsa tāpatās degs nost un cinks arī viss nav nodedzināts. Tā kā vakarā, lai nemocītos ar galvas sāpēm un nebojātu veselību, tomēr respirators ir vajadzīgs. Mēģināju salaist šo te lielāko, iegriezt to tā saucamo, nu, kā lai saka, to svītru, diezgan grūti. Pirmkārtām jāsameklē pareizās straujas daudzums un stieples padeve. Tas ir viens. Otrs ir tas, kad tā atstarpe, kas tur bija bez maz vai 2 mm, grūti, jo plānāks metāls, jo tuvāk viņi jāsalaiž kopā un tādā veidā. Bet šis tas šur tur sanāca savilkt. Bet, labāk tomēr bez īpaši lielām atstarpēm ir daudz vieglāk izdedzināt cauri. Šeit vienkārši jāmoc kaut kā pārlaist no vienu uz otras pusi, un tas nav ērti. Atradu 2 buņģus, intereses pēc, vai sanāks vai nesanāks.
Es redzēju dažus labus video, kur parasti saules buņģus mēģina savilkt kopā. Protams, tas ir TIG un tās ir alumīnija. Nu, es šī gadījumā vienkārši krāsu buņģus, kas faktiski viens ir skruvu atlaidējs, otrs ir krāsas. Diemžēl viena nebija īpaši sausa, kaut gan caurums es sadūru, bet, teiksim tā, viņa, tā gāze uzsprāga, nevis uzsprāga, bet aizdegās un tāds negluži pļaukšķis. Jā, redzēt, šeit te bija. Nu, bet pateicoties tam, ka es biju jau vairāk caurums sadurs, tad vienkārši viņš izpūt šo te, gāzi, kas bija aizdegusies ārā. Sanāca interesanti. Klājus apkārt, šur tu izdedzināja caurumu, bet eksperiments izdevās, teiksim tā. Autometāla 0,6 stiepi. Bija interesanti. Šis tas izdevās. Galvenais ir atcerēties, ka uz otro pozīciju un ātrums uz kaut kur spūkstens 2. Ja kaut kas biezāks vai vienkārši doma ar punktiem metināt, tad uz 3 uzlikt. Nākamais, kas ir biezāks. Liksim uz 0,6 uz 0,8 stiepli. Aiziet. Nākamais 2 mm. Dzels leņķis. Notīrīts. Mēģinām. Nu, šeit sākās faktiski tas pats. Metāla biezums 2 mm un skatīties dedzina cauri, nededzina cauri, atkal regulēt, piemeklēt voltāžu, stieples padeve, gāze CO2. Tāpēc arī vairāk ir šīs šļakatas kā tādas, jā, kas ir dzirkstēls. Šeit uzreiz pārgāju uz 5 mm. Nu, šis te, kā viņi saucamais, tie mērījumi, tā ietrenēt roku, ļoti laba lieta. Paskatās video welding tips and tricks, tur meistars ļoti labi to paskaidro, ka tas ļoti atvieglo. Pirmkārtām, tev brīvāk zini, kā tev roka ies, vai tev traucē vai netraucē. Un tā. Jau izskatās labāk. Šitais te mums neskrien. Mums ir 5 mm. Pozīcija 6. Pulkstens 2. Eksperiments numur 2. Savalkam kopā. Tā, nu, vairāk vai mazāk man priekšstats ir. Uztaisīs eksperimentus, šādi tas izskatās dzīvē. Mēģināju viņu pārlaust ar āmuru. Nesanāca. Tāds. Leņķīši pacentos arī izdedzināt caurumu. Tas viss ir ar 8 mm stiepli. Jā. Tiku pie pierakstiem. Vairāk vai mazāk aptuveni man ir skaidrs,
ko tas aparāts spējīgs dot. Un kā man tālāk rīkoties vienkārši. Tālāk, turpināsim apgūt.